Mēģināsim atrisināt šo crazy nevienādību. Kā visām nevienādībām, pirmais solis - atvērt iekavas. Un mums te ir diezgan daudz iekavas. Mēs sākam ar dziļākajām iekavām. Dziļākās iekavas ir širā un širā. Tās ir tas, ar ko ir jāsāk. Tātad pārrakstam visu, kā ir. Un tad mums ir 4 reiz x ir 4x, 4 reiz mīnus 1 ir mīnus 4. Tālāk mīnus 5 visi jāņem kopā reiz 3 ir mīnus 15. Mīnus 5 reiz mīnus 2x ir plus 10x. Šeit pareizā iekava būtu. Aizveram ciet un otrajā pusē arī pārrakstam visu tāpat, līdz mēs nonākam pie šejienes. Tad 3 reiz 2x ir 6x, 3 reiz 5 ir 15. Un tad ar mīnus, tā kā mīnus 1 reiz x ir mīnus x un mīnus 1 reiz mīnus 8 ir plus 8. Ok, tagad ņemam otrās dziļākās iekavas, kas būtu šīs. Tad mēs varam uzreiz jau saskaitīt. Tātad 4x plus 10x būtu 14x un mīnus 4 mīnus 15 14x un mīnus 4 mīnus 15 būtu mīnus 19. Bam! Tas pats tātad 6x mīnus x būtu 5x un 15 plus 8 būtu 23. Ok, tagad būs vieglāk. Tā bija divi visu tuvāk. Tagad šīs iekavas, otrās dziļākās. Pārrakstam visu, kā bija līdz šai vietai. Tad mums ir mīnus 1 reiz 14 ir mīnus 14x un mīnus 1 reiz mīnus 19 ir plus 19. Un no paša otrajā galā tā mīnus 1 reiz 5x mīnus 5x mīnus 1 reiz 23 mīnus 23. Tad palika pēdējās iekavas. Tātad mīnus 3 reiz 2x ir mīnus 6x un tā tālāk, līdz mēs nonākam pie atvērtām iekavām. Tagad mēs varam kaut ko te saskaitīt. Mīnus 6x plus 42 būtu 36 un 14 mīnus 46 būtu mīnus 32. Tad x pa kreisi skaitļi pa labi, tas ir otrais solis. Atceramies, mainot skaitļus vietām mainās zīmes. Un tad mums sanāk 46, x ir vienāds ar 25. Tātad x lielāks par 25, 47. Un uzdevums ir atrisināts.